Jau tradicionāli Valmieras pilsētas svētku laikā Sijā VTO Valmiera autobusi kļūst par nelielām koncertzālēm, kurās uzstājas dažādi mūziķi. Šogad 8. maršruta autobusu, kas devās uz Kocēniem un atpakaļ, pieskanināja līdz šim lielākais skaits muzikāla autobusu mākslinieku, kamerkoras Kaķi. Izpildot tautā zināmas un iemīļotas dziesmas, koristi autobusā ienes īpašu svētku noskaņu un prieku, aizraudam klausītājus, kuri arī labprāt iesaistījās kopīgā muzicēšanā. Man patīk dziesma, un es izskatīju avīzē, ka ies autobusu, un es gaidīju tagad vairāk kā stundu. Un tagad apbraukšu visu līkumu un klausīšos. Ļoti jauka iespēja. Man tiešām liels prieks un sajūsma izmantot un paklausīties vienkārši. Ļoti jauki. Paldies svētku organizatoriem. Mēs pirmo reizi piedalāmies šajā tādā muzikālajā autobusā. Mazā brauc pirmo reizi dzīvē ar autobusu. Tas mums ir liels piedzīvojums. Es pat esmu dziedājis korī, tāpēc es arī dziedu līdzi. Ļoti forši, labi. Vai ne, Andrija? Forši? Kas skan mūzika? Jā. Un svētku noskaņojumā tas ļoti labi. Pa brīvu autobusu var mūzika skan. Būtu katru dienu. Cilvēkiem būtu jautrāks prāts. Labāks noskaņojums. Tas nekas kā ārā lietas līdz labāks noskaņojums ir. Kamerkora Kaķi dalībnieki bija gandarīti par iespēju šādā veidā iepriecināt pasažierus. Viņi autobusu pieskanināja gan ar jautrām kora dziesmām, tautas dziesmām un ziņģēm, gan arī ar tautā iemīļotām Raimonda Paula dziesmām. Koristi atzina, muzikālajā autobusi ir nevien ļoti pozitīvs pasākums, kas liek cilvēkiem smaidīt, bet arī lieliska pieredze pašiem mūziķiem, ierasto skatu nomainījuši autobusu krēsli un nācies muzicēt nemitīgā kustībā. Autobusos mēs dziedam bieži, bet tie ir tādi autobusi, kad mēs braucam uz festivāliem, koncertiem, bet pilsētas autobusā mēs nebijām dziedājuši, vai ne? Jā, tādā akcijā piedalāmies pirmo reizi. Tas bija ļoti labs, īpašs pārdzīvojums. Autobusa aizmugurē uzreiz momentā piedalīja mums, un mēs jutāmies kopā, pa 4-balsīgi varējām dziedāt, un 5-balsīgi un 6-balsīgi arī. Un mēs esam ārkārtīgi gandarīti, jo mēs izturējām to maratonu. Neviens koncerts nav bijis tāds, kad ir nepārtrauktā dziedāšana. Visu laiku ir notis jāsameklē, jāpašķir, tonis jāuzklausa. Bet te jau mēs visu laiku. Tas jau pierāda, ka latvieši var dziedāt, un cik tas pūrs ir plašs un liels. Vēl man likās, ka Valmiera ir ļoti liela, jo vajadzēja diezgan daudz dziesmu, vai ne? Mēs dziedājām, un pilsēta nebeidzās. Kamerkoras Kaķi muzicēja gan muzikālajos autobusos, gan arī uz lielās skatuves laukumā pie Hanzas sienas, ieskandinot nevien Valmieras pilsētas svētkus, bet arī kora jubilejas gadu. Varam uzskatīt, ka mēs esam ieskandinājuši jubilejas sezonu, vai ne? Mēs esam sākuši tā kā gatavoties jubilejai. Cik gadu Kaķiem? Kantaina 15. 15 gadi. Jā, un ar šis maratons sākas, tā kā šie pirmie 3 tādi jau nogrieznīši mazie ved mūs tuvāk jubilejai. Jā, Kaķīši iet ļoti sarežģītā vecumā. 15 gadi. Tīņu vecums. Kaķi un tīņi tas ir, jā. Diriģentei būs ko turēt. Muzikālajos autobusos klausītājus šogad priecēja arī Valmieras mūzikas skolas jaunie pianisti Mārtis Bogdanovs un jaunais mūziķis Mārtiņš Pulcītis. Savukārt autobusu pieturas ieskandināja Kocēnu kultūras nama Pūtē kvintets un Sandris Dubovs ar draugiem. Šo tradīciju koncertzāles uz riteņiem skanošās pieturas Valmieras pilsētas svētku laikā Sijā VTO Valmiera izdeno jau 5. gadu. Brauciet lēnām par tiltu, draugi, un